Kur ar pilsētā Jūrmalā šorīt viens aiz otru ierodas vīri un sievas, kam matos jau savijušies sidraba pavadieni. Savā darba mūžā viņi ir bijuši visdažādāko jomu pārstāvi un par savu veikumu saņēmuši valsts augstākos apbalvojumus. Visā Latvijā tādu ir vairāk nekā 3000. Ordeņu saņemšana nedod nekādas priekšrocības, bet to saņēmēju vidējais vecums ir pārkāpis 7 gadu desmitiem. Lai palīdzētu viens otram, 1999. gadā tika izveidota biedrība Latvijas ordeņu brālība. Tā kā ir diezgan daudz humāna rakstura problēmas un citas, un mēs esam aicināti palīdzēt šiem cilvēkiem, šai lielai cilvēku grupai, risināt savas arī ikdienas problēmas un arī, protams, piedalīties valsts sabiedriskā dzīvē. Reizi gadā Latvijas ordeņu brālības biedri pulcējas savdojumā un gaisā virmo atkal redzēšanās prieks. Kā jau savdojumā pieklājas, neizpaliek oficiāls uzrunas, bet galvenais ir satikt domu biedrus un pārunāt sasāpējušos jautājumus. Lai gan šad un tad sejām pārslīd skumju ēna, uzzinot, ka kāds veselības problēma dēļ šodien neieradīsies, viņiem visiem joprojām rūp Latvijas nākotne. Jā, man vispār ir 18 pēcteči. Tā es domāju, ka manis dēļ vismaz mēs neizmirsim, bet es ceru, ka arī citiem būs diezgan kuprs pēcnācēju pulks. Un viņi arī nebrauks prom, bet uz ārzemēm var braukt, samācīties vai arī sapelnīt naudu un tad ar šo materiālo un vai garīgo bagātību braukt atpakaļ uz Latviju un izmantot šīs garīgās vai materiālās vērtības, lai celtu Latviju. Mums ir jāpadomā par jaunu vēlēšanu sistēmu, tā nedara it nekam. Mēs varētu izvēlēt godīgus cilvēkus nevis pēc listēm un pēc paceltiem vai nolaistiem īkšķiem, bet to, ko mēs pazīstam. Un tādu mums Latvijā ir ļoti daudz. Latvijas ordeņu brālības salidojums, kas ik gadu notiek citā pilsētā, apbalvotos pulcēja jau 12. reizi.